Krājas kopšanas cirtas izpilde meža īpašnieka stāsts. Veiksmīga mežstrāde sākās ar piekļuvi ceļam, un krautuve ir uzrīkot uz servitūta ceļa. Tad nav jāskaņo atļaujas, un tikai tāds, kad ir pienākums to ceļu uzturēt kārtībā. Savā īpašumā es nodalu ceļus, pa kuriem brauc mašīnas un pa kuriem brauc traktori. Man vienmēr patīk iebraukt mežā ar mašīnu. Te es varu mierīgi pasēdēt, apskatīties, izstaigāt. Visu var redzēt, un traktori brauc pat traktoru ceļu. Un īpašums stūrī ir iebrauktuve, tālāk brauc traktors. Traktors ceļš tiek plānots, respektējot jau esošos kokus. Te malā ar krāsu ir atzīmēti 2 ozoliņi, un tas ceļš ir nedaudz visu laiku locīts, lai pēc iespējas saglabātu paliekošos kokus. Tālāk tur augšā ir palikuši jau bērzi, un tālāk tas ceļš iet uz bērzu jaunaudzi. Tur bija vēl bišķiņ tāds pa veco trēlēšanas ceļu, tur jau bija sauguši bērzi. Tur bija tāds neliels izaicinājums, kad ceļi taisīja, tad, kad bija sniegs, vēl kādi centimetri 20, 30. Un tad tur, griežot ar krūmgriezu, tie cēlumi bija palikuši samērā augsti. Un pēc tam, kad tas sniegs tur nosēdās, tad viņus vajadzēja pielabot, lai traktors var normāli izbraukt. Otra interesantā lieta, tā kā tie koki ir ļoti maz, kas ir salikti ceļā, tad viņi tapa salikti kaut kādā daudz maz gareniskā virzienā, kas varbūt nevienmēr patīk traktoristiem, bet tas atkal ir vismazākie bojājumi uz ceļu un mazākais risks, ka kāds kaut kur iesēdīsies. Tas krūms ir plūškoks, un man te īpašumā varbūt ir kādi pāris tādi lieli smuki plūškoki, un te vajadzēja panākt kompromisu, lai varētu izbraukt traktors, paliek vesels šitas te un tas nākošais ozols, un tad, lai viss tur ietilpinātos, vienkārši nozāģēja daļu no plūškoka. Pēc idejas tas koks ir, plūškoks ir palicis, ozols ir palicis un visiem ir labi. Neliela zemākā vieta, tālāk ir vēl zemāks, un tur ir vienmēr risks, ka tur ir slapšteri, var redzēt pēc zāles, viņi tur tādi viegli ciņaini aug un ir maz koku, un tad tas traktora ceļš taps taisīts pēc iespējas augstāk, lai pēc iespējas mazāk bojājumi augsnei un mežam, un tālāk tas ceļš aiziet par tādu pārsimts metrus garu, tādu garu muguru, un viss viņš ir mērķiecīgi taisīts par visaugstāko vietu, kur būtībā ir vissausāks, lai būtu pēc iespējas mazāk bojājumi augsnē, lai traktors neiesēstos, viņam būtu viegli izvest un netraucētu tālāko meža apsaimniekošanu. Te var redzēt tādu interesantu lietu. Meža kopšanā ir atstāti, piemēram, pīlāģi, un te ir tāds izveidojies neliels pīlāģi audzīts, ar kuru, protams, vajadzēja traktoram izbraukt. Un te ir ļoti smuki viss izpildīts, arī nav bojā, te ir tāds lielāks ozols. Un tā. Un tālāk arī ir respektētas esošo koku grupas, un tā braukšana ir organizēta bišķiņas arī saskaņā ar kokiem. Kaut kādā vietā, kur te ir vienā pusē ir pļauja, pīlāde, seglas, un pa vidu tāds bišķiņš zemāks. Tur stūrī tap upurēt nedaudz aps papīrmalki iekrauti zari, lai tad traktoram ir vieglāk izbraukt. Un tālāk atkal tas ceļš iet caur visu laiku par augstāko vietu, kopējot reliefu un ejot pa mazāko pretestības ceļu, kur ir jāizzāģē vismazāk koku. Un tā. Pirmā krājas kopšanas cirtas bērzu audzei, kuras vecums ir apmēram 25-30 gadi. Apakšā ir ļoti smuks egļu paauga. Viss kopjot ir saglabāti, būtībā ir palikuši tagad smukākie bērzi, kas nākošais mēģis ir finierklucis, un ir izāģēti visi tā atpalikušie bērzi, konkurējošie un bērzi
papīra malka. Šeit var priekšā redzēt, ir tāds vairāk ceļu krustojums, kur kādās trijos virzienos ir braukts. Tas ir tāpēc, ka audzes te vienā malā ir tāda ieplaka, kurai pieņēma lēmumu par viņu nebraukt, jo tur lejā noteikti būtu slapš, un tu vienkārši viņai apbraukt apkārt. Un tad tie trēlēšanas ceļi visi sākās it kā cirsmas vidū, bet aiziet starveidā uz visām pusēm, veicot darbus pēc iespējas atstāt visi nākotnes koki, jo es kā meža īpašnieks tomēr uzskatu, ka katrs koks ir šobrīd jau kaut kādi 200–300 eiro vērts, kas ir atstājams, jo tas būs man ienākums kā finieru klucis. Tas, kas ar tos kokus pavairāk atstājot, ar ko ir jāsamierinās reizēm, kad kāds no tiem kokiem arī tiek noskrāpēts. Tā tas sanāk, ar to es rēķinos. Un šitas bērs noteikti kaut kādu laiku augs, un kad nākošā kopšanas cirta pēc kādiem 10 gadiem būs, tad viņš aizies visreālāk malkā. Var redzēt ļoti smuku egles paaugu, kurai ir kaut kādi gadi 11, un tagad viņām ir iedot vairāk gaismu, tā egle tur pakāpeniski stiepsies. Šobrīd viņa pieauguma ir kaut kādiem 20–30 centimetriem gadā. Es pieļauju pēc to konkurējošo bērzu izņemšanas viņa pieaugs varbūt pat vairāk. Un tad tā nākošā audzes dinamika būs lēnām zāģēt ārā bērzu, ka viņš sasniedz kādu mērķi izmēru finieru klucis un laist tām eglēm augt. Un ar cerību, ka vēl pa vidu varētu iesēties kādas citas koku sugas. Mežaudzē dažas vietas palika arī būtībā neskartas. Te var redzēt, te ir tāda apšu grupa, kas ir starp bērziem ieaugusi. Un tad tur atstāja to pirmatnējo biezību, kāda viņi ir. Un tas kaut kāds tur 11 apšu pudurs paliks kā tāda ekoloģiskā grupa uz nākotni, kurā arī nekāda mežsaimnieciskā darbība nebūs. Tas būtu tāda mikrodzīvotne kādām putnu dzīvnieku vai kukaiņu sugām, kuras te gribēs audzē mitināties un kurām patiks atšķirīgi apstākļi no tāda kopta bērzu meža. Šeit bija tāds dīvainu līko apšu pudurs. Te vēl kādas ir palikušas apakšā bēgļu paauga, kur pa lielām tapas saglabāta. Un te mērķiecīgi tap atstātas arī dažas līkās apes, kuras varētu tā kā nozāģēt, neko nebojājot, bet viņas, kā ainavas elements ar savu to līko stiluetu atstāts, pavērot, kā viņas tālāk attīstās, un lai meža īpašniekam priecētu aci ar kaut ko mežā atšķirīgāku. Kā vienu no nākotnes sugām, kas te varētu dzīvot ilgāk par egli, ir ozols. Te viņš ir bijis nedaudz ieaudzis kokos, te var redzēt, ir kaut kāda apšu grupa bijusi, kas nedaudz viņa ir piesegusi. Tagad tas koks ir izaudzis liels, cērtot viņš ir pilnībā saudzēts un nekas viņam nav nenolausts, neaplausts. Tepat blakus ir traktora ceļš, un tas ir kaut kāds koks, kas dzīvos ilgāk par eglēm un būs kā nākotnes mežaudzes pamats. Un te, kur vēl viens koks, kas ir viss izdzīvojis, te ir tāda, var redzēt, tāda tievu kļaviņa, kas kaut kur stiepjās augšā gar eglēm. Kļavi ir ļoti ēncietīgi, viņa augsts, viņš ir platlaps koks. Un tas ir droši vien, ka tas meža tips, kas šeit tā kā daba to ir paredzējusi. Te ir viens tāds mežaudzes dramatiskākais stūris. Tādā bērzu mežā ir kāds apšu pudurs. Un tā viss tās apes, kas ir apmēram šāds, ka tur alnas viņas ir grauzas pa vairākiem paņēmieniem, vecāks grauzums, svaigāks grauzums, un daļa no tām apsēm šeit jau bija aplūzušas, un tad būtībā pieņems lēmums visas tās aplūzušās un ar milzīgiem bojājumiem izgriezt ārā, kurām nav vispār nekāda nākotne. Un lai šeit būtu vispār kaut kāds mežs, kaut ko no tām apsēm bišķiņ atstāja. Un tad redzēs, te apkārt ir tīri daudz egles. Un tad visreālāk ir šis te stūrs varētu aizaugt ar egļu paaugu. Un tad būs tas pats, kas tur tālāk bērzu mežā
būs tāds bērzi ar eglēm, un tad noteikti arī augsies kādas eglītes. Cirsmas ceļi kārto tā, ka tur, kur visi zari pa lielam ir likt, visas galotnes ir ceļos, tur, kur tie zari ir, tās galotnes ir daudz, tur ļoti liela vaļņa nav taisīta, kaut kāda daļa no tām galotnēm, kur arī ir vienkārši atstātas mežā, var redzēt, ir kāds gals. Būtībā ir domāts tā, lai ir pietiekoši ceļam, atbilstoši tai braukšanas intensitātei. Jo šajā cirsmā visi zari paliek cirsmā, nekas ārā netiek vests, jo tā zari izvešana ir tāda, liela braukāšana pa mežu, kurai tur tā meža īpašniekam tas ienākums tur ir stipri maziņš. Šitā ir robežstiga ar kaimiņu, pa viņu nedaudz tapa brauks, lai tas traktors var izgriezties. Būtībā pa lielam viss te ir novākts, nekāds zari nav veidots. Visi zari samest apakaļ manā īpašumā, un lai tā robeža stiga ir piekļūstam, pieejam visiem. Te var redzēt, šis ir mežaudzes nākotnes koks, kas te būs pēc eglēm. Te tā daba ļoti labi parāda, ka te var audzēt ozolus. Ļoti skaists meža ozols ar vainagu. Tas noteikti kalpos kā sēklinieks visiem apkārtnes te mežam. Te vēl tālāk ir citi ozoli. No tā ozola apakša tapa nedaudz izzāģēti konkurējušie koki, kas aug vainagā, un lai tam ozolam ir laba augšana. Cirsmā tapa mērķtiecīgi atstāt tādu vienu egli, kur aug it kā uz trēlēšanas ceļa, bet viņa tāpat atstāta. Viņai ir nolausta galotne kaut kad, un tas ir kā ekoloģiskais koks. Iespējams, tas ir kāda vieta apmesties kādam putnam, vai kā vienkārši kā mikro dzīvotne, kur varbūt, ka es kā meža īpašnieks pat nezinu, kas tur varētu būt, bet ja daba tāda ir izdomājusi, tad mēs viņu vienkārši atstājam. Tad ir redzējis. Te vēl cirsmā var redzēt, ir tādi līkie bērzi. Šeit ir tāds līkais bērs. Tur bija vairāk ar tie tievie, tos tur izzāģēja. Un tie līkie bērzi būtībā ir tāda, pazīme to, ka kādreiz šeit ir bijusi snieglieca. Paskatās, tad šitie divi bērzi ir līki, viņi kaut kad bija nolocīti. Kaut kas pa vidu noteikti ir izzāģēts. Tad atkal tālāk ir nākošais bērs ar tādu izlocījumu. Noteikti arī kaut kas bijis ar sniegu. Tur tālāk ir kādi bērzi, kas ir bišķiņ līkāki. Un tā tad ir uzrakstīta tā audzes vēsture kokos. Šī bērzu mežā tapa atstāts arī kaut kur atsevišķs aps starp bērziem, jo būtībā kopšana tapta veikta uz tā zāģēšanu uz labāko koku. Kad, ja tās apes ir labākas par bērzu, tad viņas ir atstāja, un beigās veidojās tomēr bioloģiski daudzveidīga audzes, kur varētu būt kaut kāda vēl viena koku suga bez bērza un eglis. Šis tāds tievais bērziņš ir, kurš it kā pēc dimensijas neiedarās, pārējie koki apkārt ir resnāki, bet tā kā viņam te ir kaut cik pietiekoši rūmi, kādu brīdi augtu viņš atrodas trēlēšanas ceļa malā, tad tā pieņemts lēmums viņu atstāt un netaisīt mežā tukšumu. Gan jau viņš saņemsies un līdz nākošai zāģēšanai sasniegs lielāku diametru. Šeit vienā paņēmienā tapa izzāģēts apmēram 10–15% no krājas, kas, manuprāt, ir optimālais daudzums tādām mazas intensitātes kopšanas cirtēm, un tas ir arī ļoti saudzīgs pret mežu un apkārtni. Tur var droši ienākt atkal pēc kādiem 7–10 gadiem un izcirst nākošo paņēmienu. Tas bija Agnes Graudulas meža sirdī un makam. Tāds meža īpašnieks skatījums, kā kopt krājas kopšanas cirtas. Ja jums patīk šis video, spiežiet tur lejā like vai parakstieties uz kanālu. Tā tiekās mežā.